šodien dienas kārtībā ir priekšlikums. Es runāšu atklātu valodu. Man par šo priekšlikumu atklāt sakot ir kauns. Es pats arī nejūtos labi par to, ka man no šīs tribīnes ir jākritizē koalīcijas partneri, bet sirdsapziņa neļauj man rīkoties citādi. Es ļoti labi saprotu, ka ir priekšvēlēšana laiks un katra partija to izmanto, lai aktualizētu sev svarīgus jautājumus, un dažreiz rīkojas vairāk virsrakstiem nekā pēc būtības. Tomēr šie priekšlikumi nav nekas cits kā priekšvēlēšana populisms. Ziniet, ko es vakar darīju, kad es iepazinos ar šiem ZZS priekšlikumiem? Es rūpīgi izgāju cauri katrai ZZS politiskajai programmai, kas ir iesniegta pašvaldību vēlēšanās. Katrai, un tādas ir tiešām daudz. Es rūpīgi meklēju, vai kāds no sarakstiem ir atzīmējis, ka netradicionāli dievnami būtu kāda problēma, kas jārisina ar pašvaldību referendumiem. Un rezultāts ir tāds, ka neviens no šiem daudzajiem sarakstiem pat ne tuvu nepiemin šo kā problēmu. Tomēr visinteresantāk ir ZZS Ventspils novada programmā rakstītais: sadarbosimies ar visām reliģiskajām konfesijām. Un iemesls, kāpēc nevienā no šajām programmām nav atrodams pilnīgi nekas par netradicionāliem dievnamiem, ir tāpēc, ka šī nav problēma. Tomēr populisms izpaužas tajā, ka šeit ir mēģinājums šo radīt kā problēmu. Es aicinu Saeimu nenodarboties ar mākslīgi izveidotiem jautājumiem, kur virsroku ņem emocijas, nevis atbildīgs un samērīgs tautas kalpu darbs. Es aicinu Saeimas deputātus šo likumprojektu un arī nākamo likumprojektu nenodot komisijai un veltīt laiku liederīgākām diskusijām. Piemēram, par pārtikas cenām, kur ZZS ekonomikas ministrs sabiedrībai solīja samazināt cenas pat līdz 20%. Tomēr kopš tā brīža cenas ir tikai cēlušās.